Čau visiem! Tad šodien mēs parādīsim jums, kā mūs aizrit ikdiena, kāda ir komunikācija klientiem, auto loģistika, protams, auto pasūtījumu, pieņemšana, savākšana un nodošana, un, protams, arī auto, kas mums ir piedāvājumā šobrīd un drīzumā. Turpin skatīties un tad skatāmies, kas šodien mums plānā. Tad vedam ID3 uz servisu. Nomainīsim SOS bateriju. Kā zinām, diezgan liela problēma ziemā. Nomainīsim un 3 klienti būs pakaļ. Mašīna bija SSā burtiski 1 dienu un jau tepat Tukumā arī braukās. Tā kā ļoti ātri pārdevām. Tad vēl elektro ID4. Arī 1 dienu bija internetā, cilvēki atbalsta skatīties. Iespējams, šodien arī būs pakaļ šitai mašīnai. Bet, ja tu vēlies arī ID3, mums ir vēl viens ID3 ceļā, kas būs lētās kā šitas, kur katru dienu arī būs Latvijā pieejams tāds. Paskatīsimies, cik daudz bateriju ir. Te viss ir sasals. Viss ir sasals. Diemžēl. Tā. Jā. Nu, aizgāja. Interesanti, šitam ID3 ir masāžu krēslu, pilnībā elektriski, kas ir rēti šitiem. First edition. Un atpakaļ skat kamera, protams, stūrs apsilda. Diezgan labi aprīkots priekš ID3. Un baterija mums ir 214 km, 95%. Tā. Mēs noliekam te. Stūrs apsilde un ceļš apsilde. Tad jāgaida, kā atkusīs. Ai, viņš noslāpējās katru reizi, ka izkāp ārā. Un šitā ir tā baterija, kas mums vajag nomainīt. Te ir nomainījis šito, nedegs SOS kļūdu un viss. Kāpēc viņu vajadzīga tā baterija? Tas ir, ja tu avarē ar auto, tad viņš savieno ar, kā teikt, ārkārtas dienestiem, policija vai ātro palīdzību. Tad tas arī viss, kam viņi paredzētu. Daudzām mašīnām viņas ir te, viņas nāk, kā kurai, cik liela tā baterija tur ir, bet pa lielam 2 pirkstiņu baterijas. Jā, un šitai mašīna interesanti, ka viņai nav tāda kā starta poga. Tu iekāp automašīnā un lietas drive, viņa vienkārši jau darbojās. Un, pieņemsim, apstājoties, ieliekot parkingā, tu izkāp ārā mašīnu, tā kā noslāpst. Cik, elektriski, kā lai to pareizi pasaka, noslāpst, bet, jā, viņi pārstāja darboties tad. Kaut kā var autonomo ieslēgt, es tikai nezinu kā. Tad nav jāsēž un iekšā mašīnā, lai uzsilst autiņš. Bet viņi diezgan ātri atkūst. 20. gada mašīna ar cenu ar PVN, 102 km, pilnībā elektro. Tā kā šitai nepareizi ir, te jābūt ir 54, bet tā par to cenu, 20. gada mašīnas, domāju, ļoti adekvāta cena priekš elektro. Es teiktu, ka viens no entry level elektroauto. I3 jau ir vecs, salīdzinoši, un tad ID3. Un, protams, tad jau ir ID4, tad jau variācijas daudz. Starp citu, nosolījām Cupra Born, Adrenalīnu, cerams atdos, tad tāda mums arī būs pieejama pārdošanā. Interesanti zaļā krāsā. Atvedām uz pasūtījumu Škoda Superb IV hibrīdu, benzīns hibrīds, 22. gada mašīna ar labu nobraukumu, sportline komplektāciju. Jā, ir ziemas diski, tādi, jā, sportlines, izgaismotā reste jau, lūka, sporta krēsli, kīles, elektriski ar atmiņām. Te ir daudz, kas stūrs apsilde, Webasto un
skaisti diski līdz arī. Te nevarēs tā redzēt. Šādi te. Smukais salons, spoilerīts. Tā kā cilvēks uz pasūtījumu meklē šādu auto tieši sedanā, gribēja Latvijas tirgu. Viņas ir vai nu tikai jaunas, vai ļoti mazs piedāvājums. Tā kā šitā bija tieši to, ko meklēja. Aprīkojuma ziņā arī ļoti laba. Tā kā, ja vēlies arī tu pasūtījuma auto, tad noteikti sazinies ar mums. Auto 2000 mājaslapā pasūtīt auto, un es jums sazināšos un palīdzēšu atrast auto. Tā kā jā. Kas viņam bija noticis ar mašīnai? Vienīgais, kas notika, reti gadās, tāpēc iesaku dārāks mašīnas apdrošināt. Tas ir iespējams izdarīt. Šī gadījumā, braucot no traileri nost, sajauc pedāļus un sabojāja buferīti, bet izlabosim. Gadās tā, reti reiz gadās, bet kam negadās. Kā teikt, klients arī zina to, es visu parādu izstāstīju. Bišķiņ laiks tas paņems, bet izdarīsim tā, lai viss smuki. Cik laika apmēram? Šodien jau krāso, mēs tūlīt vedam viņu krāsot. Nedēļas beigās jau noteikti atdosim klientam mašīnu. Tā kā mēģinam maksimāli ātri to izdarīt, atrisināt. Tātad atvedām Škodiņu krāsoties, izlabosim buferu defektu, nodosim krāsotājiem un tad vedam ID3 nomainīt saules bateriju. Par cik daudzām mašīnām viss nāk uz sensoriem un touchscreen, bet tagad ir pieņemts likums Eiropas Savienībā, kad noteiktām funkcijām būs jābūt fiziskām pogām mašīnām jaunās, kas nāk tagad ārā. Piemēram, tā kā man personīgi klimats, kas ir uz touchscreen vai sensoriem nepatīk, foršāk ir pagrozītajā podziņām. Kaut kādas lietas būs atpakaļ kā vecākām mašīnām. Tā izdomājuši, pieņēmuši tagad tāds jaunums no auto ziņām nesena. Drošības dēļ? Tas noteikti drošības dēļ arī, jā. Bet es par pogām, jo tas viss, kas ir touchscreen, sarežģīti ir. It sevišķi, ja mainās braucējs. Piemēram, viena mašīna brauc vairāk cilvēku, protams, tur var salikt uz atslēgām, bet, ja tiek pamainīts, tad tur, kamēr to atrod, viss kā kas strādā, tad vienkāršāk ir pogas. Vecums laikam tāpēc. Kā pilsētas auto šis ļoti labs. Tādā Rīgā maziņa, salīdzinoši lēta, pieejams budžets. Otrs ir tā runā, ka būšot atbalsts kaut kad gada beigās, bet nezinu, vai tā būs. Tā kā vēl varēs lētāk tos auto dabūt. Bet jā, interesanti mašīna. Jaudīgi, ļoti jaudīgi. Ļoti jaudīgi. Un moderni, protams. Tā atvedām ID3, nomainīt bateriju. Un tad vēlāk braucam pakaļ. Un ko atbraucam pēc auto? Pasūtījumu. Ir atvest uz Latviju. Pagājušajā nedēļā pirmdien nopirkām, un šodien ir pirmdienā, ir jau Latvijā mašīna. Skatāmies, kas tur ir. Jāpiebrauc pie trailista, jāpaņem ir atslēgas noteikti. Atļaušos pieminēt, puikam 18 gadu palika nolikt tiesības pirmā mašīnā. 435. BMW kabriolets, manuāli kārbu, 305 zirgspēkiem. BMW 435. jūs atvedāt, jā? To kabrioletu? Jā, Valdemār. Tūlīt atdošu vienmēr. Jā. Ko BMW 435 kabrio ir atvests uz pasūtījumu? Jāzvan Uldim, jāpasaka, kad ir ieradies. Un kas interesanti, manuāli kārbu un 305 zirgspēki. Kā meklējām gan kupeju, bet ieraudzījām šito pa labu cenu, bija nopirkām un tā kā būs kārtīgs pirmais auto. Tā, jāmēģina pielaist. Cold start. Smuki rūts. Smuki rūts. Jā, ziemas diskiem jābūt bija arī, jā.
mums arī viens trails vēl būs. Man zvanīja tikko. Vēl viena mašīna no Rīgas ved. Es tā sapratu, ka pa ceļam. Noliksim šito auto un braucam pakaļ nākušajai. Atvedām Audi A6 Competition. Sedanā ir RS salona. Šitā mašīna būs pieejama. Būs citi diski. Un te vajadzēs kārtīgi ķīmisko, bet ar labu aprīkojumu galvenais, ka sedans. 326 zirgspēki. Pieejams drīzumā mājaslapā 19,990 cena. Salonam dabūs roka pielikt, diemžēl. Bet gaišs salons vienmēr tādas problēmas ir. Labi, tad laižam uz laukumu. Pirms tam es viņu iebraukšu noskalot. Un kaut kas nebija norādīts. Loks ieplīsis pa ceļam. Tas gan nav forši. Atnāca auto no izsoles un konstatējam to, ka loks ieplīsis. Tagad sapratīsim to, kurā brīdī tas notic, vai pārvedot, vai izsolē, un nebija norādīts. Tā kā nofilmēsim to, iesniegsim sūdzību, skatāmies, kā mums ies. Audi A6 came today with damage like this. It wasn't shown in the videos or in the description. The car VIN number is this. And the kilometers are this. So, yes, about the car. Labi, to mēs ierakstīsim, aizsūtīsim sūdzību. VIN numurs ir, tas mums ir. Tie ir sasaluši. Jā, pa lielam viss. Redzēsim, ko atbildēs izsolē. 2 lietas, check engine un ieplīs loks. Un tad redzēsim, kā mums ies. Tā uzliksim numurāmas, aizbrauksim nomazgāt auto, jo klients sūta traileri pakaļ, jau mašīnu savāks un vedīs uz servis tālāk. Tā kā auto atnāk un uzreiz jau projām. Šitai mašīnai interesanti, kad viņai vēl vien diski ir līdzi, bet tos sūtīs ar piegādi, plus palets viņi būs līdzi. Reta reiz tā gadās, bet ir. Kurām mašīnām tā ir? Visbiežāk divduru mašīnām, kurām nav vietas salonā. Šitas ir kabriolets, viņai bagažnieks principā vispār nav izmantojams. Spolē. Jā, 435. Pirmo reizi ar tādu manuālu kāru brauc un vēl pēc tam kabriolets. Nobraukums tikai 109,000 mašīnai. Un aizbrauksim nomazgāt, lai varam klientam atdot tīru auto, jo kur katru brīdi būs pakaļ trailers mašīnai. Mašīna tikko atbrauc no Vācijas traileri un citu traileri jau brauc uz Rīgu pie jaunā īpašnieka. Priekš pirmās mašīnas diezgan iespaidīgs auto. Smuka tāda klusa skaņa ārā diezgan, skaļāks ir nekā salona. Gaisa, kā teikt, vēja reflektors, braucot ārpus pilsētas ar kabrioleti, kas ir braucis, zina, ka baigo vēja pūš, kā teikt. Un tiem, kam nav šitā opcija, ne opcija, bet tas siets, tad ārpus pilsētas diezgan nepatīkam braukšana ir. Tāpēc šitie reflektori saucamie, tā kā Mini Cooperā, viņš ir šitik liels, bez viņa braucot, pieņemsim, ļoti liela atšķirība. Un tagad šī gadījumā viņš ir, daudziem kabrioletiem viņš nav līdzi ielikts, vai mājās kāds atstājis izsolē vai ko, bet šitai ir līdzi. Tā kā brauks tālos gabals divatā būs patīkam braukt, nebūs tā, ka pūš vējš visu laiku.
Atvedām 8. sēriju, salabot logu mehānismu, jo pārtrūkt rosīt lielajos mīnusos, ka vēr durvis vaļā. Savāksim ID3 no rīta, atvedām, ir auto gatavs. Un tad var redzēt mūsu 535. manuālu arī procesā, tā kā iespējams vēl dabūt. Tātad mums pieejams ir Audi A6, šodien atnāca 326 zirgspēka, RS salons, gaiša melno grīdu, 19,990 drīzumā. Volkswagen Šarans, ļoti labi aprīkots komisijas auto, drīzumā būs pieejams arī. Audi Q7 e-trons, dīzels hibrīds, pieejams, izkustinājām cena 21,700. Tālāk Volkswagen ID3, bet jau procesā pārdošana, cilvēki būs pakaļ. BMW 318. benzīns. Manuprāt, 21. gada 2-litrīgs benzīns, 21. gada 18,990 ar PVN. G21 benzīns hibrīds, 23,790, bet šis jau facelift modelis. Mercedes E-klases 200 benzīns, ļoti maz nobraukumu jāieliek atpakaļ cenlapa, 9,990. Tad ir komisijas BMW 523, 8,990, labs auto. Tālāk ir G21, dīzelīts, facelift modelis, mazu nobraukumu, 36,000 ar PVN. Tālāk mums ir X5 BMW, trīnieks dīzelis, 22,500 cena. Tad mums pasūtījuma auto, kuram šodien būs pakaļ 435. benzīns, manuāls ar 109,000 nobraukumu un vēl pēc tam kabriolets. Šodien būs pakaļ. Audi Q5 55 TFSI, hibrīds 27,990 ar PVN. Interesants salons ir RS salons ar masāžām, stūrs apsildu un tā tālāk. Ļoti labs variants, ja kāds meklē hibrīda auto. Audi A6, 3.0 dīzels. Cenu nolaidām 12,5, quattro, ādas salons arī pieejams. G31, mans personīgais 18,990. Porsche Cayenne 3.0 dīzelis, S-pakā 17,990. BMW F11 535i, benzīns automāts, 13,5. Ko vēl? Mercedes B-klasē no Nīderlandes 8,5. Ļoti labs auto ar labu aprīkojumu un garantiju dzinējam. Tālāk Mercedes C-klase 220. Nevis Bauer Wilkins, bet kāda mums bija? Aizmirs nosaukumu. Būmēs ar mūziku. AMG pakotnē ļoti smukiem diskiem labi izskatās. Volkswagen Caravelle 29,000 ar PVN, bet šitā ir Turkish Edition. Tālāk Volvo V60 Cross Country 22,700 benzīns ar labu nobraukumu. XC60 olīve, nolaidām cenu 23,790, dīzelīts no Nīderlandes ar ļoti labu aprīkojumu. V60 Cross Country, 2.4 dīzelis, 11,490 pilnpiedziņa, ādas salons kā vajag. Volvo V60 komisijas, cena, manuprāt, 11,490, maz nobraukumu, ļoti labi aprīkojumu. Tālāk V-klasīte, kolēģis nav ilgs cenlapu, atpakaļ aizslēgts ciet, cena 23,990 V-klasē. Mercedes ML komisijas auto,
34, 490, bet te ir ļoti, ļoti labs aprīkojums un mazs nobraukums. 350 dīzels. Tālāk Range Rover HSE 19490 ar individuālu salonu un digitālu spidometru. Arī interesants auto. Volkswagen Tiguan 19990 pilnpiedziņa, airline salons ārpus iekšpusē, digitāls spidometrs un 239 zirgspēks. 2 litru dīzels. Audi e-tron Sportback 50. 25,490. Range Rover 46,990. Manuprāt, viens no lētākajiem pieejamiem šādā izpildījumā SS. Tālāk Range Rovers 18,490 ar motoram veikt kapitālo remontu, tā kā pieejams arī tāds mums ir. Tālāk ir Q7 ar mainītām ķēdēm ārzemēs, 3 litru dīzels, 21,990. Tad ir Mercedes E-klasītē, 200 benzīns, 11,990. Tālāk ID4 tikko atnāca, jau procesā darījums, maksāja 18,990, bet pārdots jau. Šis daudziem patiks BMW X3, 2 litru dzinējs, X-Drive 20,990 ar PVN. Nobraukums 180,000. Tālāk Q5, 22. vai 23. gada, 45,000 nobraukums, 2 litru dīzelis, cena, man liekas, no galvas 36 kaut ko. Audi Allroad 3.0 benzīns, ļoti labi aprīkojumi, 20,990. Audi Allroad 3 litru dīzelis, 272 zirgspēki, 19,990. Bet, ja kāds skatās TikTok, varēsim iedot arī atlaidi gan tam, gan tam. Audi A6 Exclusive 25,990 man stāv prātā. Ļoti labi aprīkojumi. Audi A1 atstāja kā pirmo iemaksu. Cik mums bija cena? 7,490 pieejams pie mums. Un arī, protams, drīzumā skatieties daudz auto ceļā. Paldies, ka skatījāties šo sēriju. Subscribe and like. Tiekamies auto2000.lv, Zemīts L11 un līdz nākošajai sērijai. Čau!